Tātad, kāpēc mēs šodien esam šeit? Ne tikai, lai pastāstītu par Eiropas Savienības māju, bet arī mēs, kā jau es teicu, gribam nodemonstrēt vietni, kurā jūs varat uzzināt par Eiropas Savienību. Tātad ir informācija skolēniem un ir informācija skolotājiem. Tātad skolēniem latviski sauc bērnu stūrītes un skolotājiem ir palīgs skolotājiem. Jaunatne un bērni vispār ir tāda mums ļoti liela mērķa auditorija, ar ko strādāt. Jo, principā, tas interesants fakts, ka visā Eiropas Savienībā 27 dalībvalstīs ir 80 miljoni bērnu jauniešu vecumā no 6 līdz 20 gadiem. Tas ir tā kā vesela Lielbritānija pilna ar jauniešiem. Un kaut kādi 50 miljoni ir jaunāki par 15 gadiem. Principā tā ir ļoti plaša, liela auditorija, un svarīgi ir apzināties arī to, ka mēs visi esam Eiropas Savienības pilsoņi, un ka līdz ar to mums ir līdzvērtīgas tiesības, mēs varam brīvi ceļot, mācīties, studēt jebkurā no 27 Eiropas Savienības dalībvalstīm. Tā ir 60. skolotāja 22. Uzmanīgi klausieties pirmo jautājumu un atbildes variantus. Kādu dokumentu jaunieši iegūst pēc Eiropas brīvprātīgā darba veikšanas? A. Jūsu dokumentu, jūsu paper vai jūsu pās? Kura ir teritorijas ziņā mazākā Eiropas Savienības dalībvalsts? Lihtenšteina, Luksemburga vai Kipra? Kā sauc kalnus, kuri atdala Franciju un Spāniju? Alpi, Tatra vai Pireneji? Kurā valstī svin Svētā Patrika dienu? Slovenijā, Rumānijā, Īrijā. Pareizi. Kā sauc modes dizaineri no Lielbritānijas, kura 1970. gada modē ieviesa paniku un jaunā viļņa modi? Vivienne Westwooda, Coco Chanel, Stella McCartneya. McCartneya? Jā. Es nezinu, kur ir, bet Tā, tad vēlreiz. Westwooda, Chanel un McCartneya. Kādas 3 istabas ir Eiropas Savienības mājā? A. Zināšanu, sarunu un mākslas. B. Zināšanu, diskusiju un Eiropas. C. Sarunu, mākslas un konferenču. Pareizi. Kas pēta Eiropas Savienības iedzīvotāju attieksmi pret Eiropas Savienību? Eirobarometrs, Eirotermometrs, Eirolineāls. Es vēlreiz atceros. Eirobarometrs, Eirotermometrs, Eirolineāls. Pareizi.